Šonedēļ Krievija un Baltkrievija sāka lielākās kopīgās kodolmācības mūsdienu vēsturē. 65,000 karavīru, 200 raķešu palaišanas iekārtu, 13 zemūdens. Un visu šo notikumu centrā atrodas Baltkrievija, valsts, kas pavisam nesen bija neitrāla, bet tagad vērs kodolgalviņas pret Eiropu. Taču ziņu raidījumi neskaidro, kas patiesībā slēpjas aiz visa šī, jo šis stāsts nesākās tikai tagad. Tas sākās ar izvēli, ko Lukašenko izdarīja pirms daudziem gadiem un no kuras viņš vairs nevar atkāpties. Lai saprastu, kas notiek šodien, mums jāatgriežas pie 2020. gada augusta. Baltkrievija bija liesmās. Ne burtiski, bet gandrīz. Pēc prezidenta vēlēšanām, kuras visa pasaule uzskatīja par krāpnieciskām, cilvēki izgāja ielās, sakoja nedēļas ilgi protesti. Simtiem tūkstošu cilvēku izgāja ielās visā valstī. Tas bija lielākais tautas kustības vilnis, ko valsts bija pieredzējusi gadu desmitiem. Rūpnīcu strādnieki pārtrauca darbu. Valsts iestāžu darbinieki devās gājienā. Sievietes veidoja cilvēku ķēdes uz ielām. Lukašenko izskatījās sakauts. Pasaule gaidīja viņa krišanu no varas. Bet tad pienāca telefona zvans. Putins piezvanīja un izteica piedāvājumu, no kura diktators nevarēja atteikties. Politisks atbalsts, miljardi finanšu palīdzībā un, ja nepieciešams, militārs atbalsts. Apmaiņā Baltkrievija kļūtu arvien atkarīgāk no Krievijas. Lukašenko piekrita. Protesti tika vardarbīgi apspiesti, tūkstošiem cilvēku tika arestēti. Viņš izdzīvoja. Bet tajā brīdī, neparakstot nevienu dokumentu, bez oficiālas runas, viņš atdeva kaut ko tādu, ko vairs nekad nespēs atgūt. Savā paša valsts suverenitāti. Cilvēki, kuri izgāja ielās, lai gāstu Lukašenko, nezināja, ka izgāžoties, viņi pavērs ceļu kaut kam daudz sliktākam. Ne tikai diktators pie varas, bet diktators, kurš tagad bija parādā visu Putinam un kurš atmaksātu šo parādu ar visu valsti. Un vai zini, ko Putins dara, kad kāds viņam ir tik daudz parādā? Viņš iekasē lēnām, pa daļām. Pirmā daļa tika samaksāta 2022. gada februārī. Kad Vladimirs Putins nolēma iebrukt Ukrainā, viņam bija nepieciešams ceļš caur ziemeļiem. Baltkrievijai bija robeža ar Ukrainas ziemeļos. Un Aleksandrs Lukašenko atvēra durvis. Nevis tāpēc, ka gribēja, bet tāpēc, ka bija parādā. Krievijas karaspēks šķērsoja Baltkrievijas teritoriju un mēģināja dažu dienu laikā ieņemt Kijivas pilsētu. Mēģinājums cieta neveiksmi. Ukrainas armija viņus atspieda atpakaļ. Bet vēstījumam jau bija vieta vēsturē. Baltkrievija vairs nebija neitrāla valsts. Tā bija palaišanas platforma. Bet ar to parāds nebeidzās. Turpmākajos gados Krievijas klātbūtne valstī klusi pieauga, gandrīz nemanāmi. Krievijas antenas un iekārtas sāka parādīties uz parastu dzīvojamo ēku jumtiem Baltkrievijas pilsētās. Tās nebija telefona iekārtas. Tie bija sistēmas, kas palīdzēja vadīt šahedronus, Krievijas bruņojumu, ko izmantoja, lai uzbruktu Ukrainas pilsētām, līdz to mērķiem valsts rietumos. Parastie Baltkrievijas iedzīvotāji tika pārvērsti par vairogu, pat nezinot par to. Un tad pienāca vissmagākā daļa no visām. 2025. gada decembrī Krievija uzstādīja raķešu sistēmu Orešņik Baltkrievijas teritorijā. Orešņik ir kodolspējīga hiperskaņas raķete. Tā lido vairāk nekā 10 reizes ātrāk par skaņas ātrumu. Tik ātrs, ka pasaulē nav nevienas aizsardzības sistēmas, kas spētu to pārtvert. Tas spēj sasniegt mērķus līdz pat 5000 km attālumā. Lai saprastu mērogu, ja tas tiktu palaists no Baltkrievijas, tas sasniegtu Berlīni mazāk nekā 10 minūtēs. Tas nozīmē, ka praktiski visa Eiropa atrodas šī bruņojuma darbības radiusā. Palaists no valsts teritorijas, kura vēl pirms dažiem gadiem pasaulē teica, ka nevēlas karu ar nevienu. Tieši ar šo sistēmu šonedēļ tika vadīti mācību manevri – 65,000 karavīru. 200 raķešu palaišanas iekārtu, 140 lidaparātu, 13 zemūdenes.
Lielākā kopīgā kodola operācija abu valstu vēsturē, kas pasaulē tika pasniegta kā vienkārša rutīnas apmācība. Bet nekas no tā nav rutīna. Un šeit ir detaļa, kas paliek nepamanīta visā šajā troksnī. Jo kamēr pasaule skatās uz kodolmācībām, Lukašenko veic atsevišķu soli, paralēli. Kas var būt vēl atklājošāks par to, kas sekos tālāk? 12. maijā tikšanās laikā ar savu aizsardzības ministru Lukašenko paziņoja, ka Baltkrievija mobilizēs savas militārās vienības, lai sagatavotu tās kaujas operācijām. Vairāk nekā 6000 rezervistu jau ir pārbaudīti. Lukašenko prezentēja plānu modernizēt savu bruņojumu nākamo 5 gadu laikā. Ceļi tiek būvēti gar robežu ar Ukrainu. Artilērijas pozīcijas tiek izveidotas tieši pie šīs pašas robežas. Lukašenko skaidri pateica, mēs visi gatavojamies karam. Ja Dievs dos, no tā varēs izvairīties. Kad diktators paziņo, ka gatavojas karam, un tajā pašā teikumā lūdz Dievu, lai tas nenotiktu, jūs jau saprotat problēmas nopietnību. Jo tas nav līderis, kurš pats pēc savas gribas plāno uzbrukumu. Tas ir cilvēks, kas jūt, ka viņam nav izvēles. Un jautājums, kas joprojām karājās gaisā, ir, kas atrodas otrā šīs izvēles pusē? Ukraina jau zina atbildi. Zelenskis publiski brīdināja, ka Krievija šķiet mēģina ievilkt Baltkrieviju karā. Un ir 3 konkrēti veidi, kā tas var notikt, katram ar atšķirīgām sekām konfliktam. Pirmais scenārijs ir visticamākais īstermiņā. Baltkrievija mobilizē savus spēkus un izvieto tos gar robežu ar Ukrainu, to nepārkāpjot. Iedomājieties militāro transporta līdzekļu, tanku un karavīru transporta kolonas, kas dienu pēc dienas stāv tikai dažus kilometrus no Ukrainas teritorijas. No pirmā acu uzmetiena tas šķiet mazāk nopietni nekā iebrukums. Bet tā nav. Ukraina nevar vienkārši ignorēt tik tuvu izvietotu armiju. Tai būtu jāpārvieto karavīri no austrumu robežas, lai nosegtu ziemeļu robežu. Un tieši uz austrumu robežas Doņetskā Krievija šobrīd izdara maksimālu spiedienu. Vājināt šo līniju, lai nosegtu citu punktu, ir tieši tas, ko Putins vēlas. Bez nepieciešamības izšaut nevienu šāvienu no Baltkrievijas puses. Bet ja pirmais scenārijs jau ir satraucošs, tad otrais ir vēl tiešāks. Virzība Kijevas virzienā. Iedomājieties karaspēka kolonu, kas virzās no ziemeļiem pa atklātiem ceļiem uz Ukrainas galvaspilsētu, kas atrodas mazāk nekā 170 km attālumā no Baltkrievijas robežas. 2022. gadā Krievija mēģināja tieši šo pašu ceļu un tika padzīta. Taču šodien situācija ir atšķirīga. Ukrainai jau ir uzkrāta vairāk nekā 4 gadu kara pieredze. Tās resursi ir ierobežoti. Un kolona, kas nāk no ziemeļiem, atvērtu citu ceļu, kas atšķirās no intensīvākajām kauju zonām austrumos. Ukraina gatavojas. 14,000 karavīru ir izvietot uz ziemeļu robežas, un vairāk nekā 1000 km mocietinājumu ir uzcelti gar šo līniju. Tomēr jebkāda virzīšanās šajā virzienā piespiest Ukrainu pārvietot karavīrus no citām vietām, kur viņi ir ļoti nepieciešami. Un ir vēl viens seks, ko maz cilvēki ņem vērā. Ja Baltkrievija šķērsos robežu, Polija un Lietuva, kas ir Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstis, iegūs aktīvu karojošu kaimiņu pie savas robežas. Tas maina visas alianses aprēķinus. Un ja pirmie 2 scenāriji izskatās pēc konvencionāla kara, trešais ir atšķirīgs. Tas ir klusāks, pacietīgāks un iespējams visefektīvākais no visiem. Tā vietā, lai veiktu masveida uzbrukumu, nelielas Baltkrievijas vienības slepeni tiktu nosūtīts uz Ukrainas rietumiem. Mazās grupās, bez formas tārpiem, bez kaujas ierīnas. Katram būtu konkrēts mērķis. Tilts, dzelzceļa līnija, degvielas noliktava. Mērķis nebūtu iekarot teritoriju, mērķis būtu paralizēt. Pāraut maršrutus, pa kuriem ieroču un apgādes preces nonāk no Rietuma Eiropas.
Ja šie koridori tiks iznīcināti, ietekme izplatīsies pa visu frontes līniju. Bez munīcijas, bez rezerves daļām, bez degvielas. Pat vislabāk apmācītais karavīrs vairs nespēja cīnīties. Daudzi analītiķi uzskata, ka tā ir blefošana, ka Lukašenko rej, bet nekoš. Un visdrīzāk viņiem pagaidām ir taisnība. Bet ir viena lieta, ko šī loģika neņem vērā. Šis cikls pats sevi uztur. Jo vairāk Ukraina novirza karaspēku uz ziemeļiem, jo vairāk Krievija virzās uz priekšu austrumos. Jo vairāk Krievija virzās uz priekšu, jo vairāk Putins spiež Lukašenko darīt to pašu. Tā ir spirāli, ko izstrādājusi Krievija un īsteno Baltkrievija. Jebkurā no šiem trim scenārijiem īstais mērķis nekad nav bijusi Baltkrievijas uzvara. Tā ir Krievijas uzvara. Lukašenko tiktu izmantots kā uzmanības novēršanas, izsīkuma un spiediena instruments uz vairākiem punktiem vienlaikus. Viņa karavīri, kuriem pārsvarā nav īstas motivācijas cīnīties karā, kuru Baltkrievu tauta nekad nav vēlējusies, mirtu, lai Putins varētu virzīties uz priekšu citur. Un Baltkrievijas prezidents to zina. Viņam vienkārši vairs nav varas pateikt nē. Taču šim stāstam ir vēl viens slānis, kas pārsniedz jebkuru militāru scenāriju. Un tieši to ziņu raidījumi reti kad aptver. Padomājiet labi par to, kas šeit notiek. Vīrietis, kurš valdīja dzelzs roku vairāk nekā 30 gadus, kurš pārdzīvoja protestus, sankcijas un visas pasaules spiedienu. Šis vīrietis lūdz Dievu, lai karš nenotiktu, jo viņš zina, ka vairs neko nekontrolē. Lukašenko nav sajūcis prātā. Viņš ir cilvēks, kurš ir zaudējis kontroli pār savu valsti un vēl nav to atzinis pasaulē. 2020. gadā viņš izvēlējās politiski izdzīvot. Taču šīs izdzīvošanas cena tika samaksāta ar Baltkrievijas suverenitāti. Un šī cena tagad tiek prasīta arvien lielākās daļās. Oresņiks, kas atrodas Baltkrievijas teritorijā, nepakļaujās Lukašenko. Droni, kas šķērso Baltkrievijas gaisa telpu, netiek kontrolēti no Baltkrievijas puses. Tos kontrolē Krievija. Svarīgākie lēmumi par valsts nākotni netiek pieņemti tur. Tie tiek pieņemti Maskavā, Krievijā. Patiesība ir tāda, ka Baltkrievija ir kļuvusi par Krievijas militāro bāzi ar savu karogu. Un Lukašenko šodien izpilda Putina pavēles. Jautājums vairs nav par to, vai viņš iesaistīsies karā. Patiesais jautājums ir šāds. Kad Putins izlems, ka ir pienācis laiks, vai Lukašenko spēs pateikt nē? Pēdējo 5 gadu vēsture liecina, ka atbilde ir nē. Un kamēr Eiropa ar pieaugošām bažām vēro šonedēļ notiekošos kodolmācības, ir vērts atcerēties vienu lietu – šis nav krīzes sākums. Tas ir rezultāts izvēlei, kas tika izdarīta 2020. gadā, un tagad par to tiek maksāts reāla laikā, pa daļai pēc daļas. Daļa, ko šodien maksā Lukašenko, saucas suverenitāte. Un tā jau sen ir iztērēta. Un tu, ko tu domā? Vai tu tici, ka Baltkrievija patiešām iesaistīsies karā Ukrainā? Vai arī Lukašenko vēl ir kāda iespēja pretoties Putina spiedienam? Atstāj savu viedokli komentāros. Ja šīs saturs liek tev paskatīties uz konfliktu no citas skatu punkta, padalies ar kādu, kam vajadzētu saprast šo spēli. Un ja tu vēl neesi abonējis kanālu, abonēj tagad. Mēs atgriežamies katru nedēļu ar analīzēm, kas sniedzas tālāk par ziņām. Uz tikšanos nākamajā video.